Bruno. Katrīna, Jāni, mums ir ciemiņš. Bruno. Labvakar. Nu stāst, kā ar Edgars. Sen esam saņēmuši nekādu ziņu. Es nevarēju viņu glābt. Es vīrs. Pastāsti. Kā tas notika? Sēdēju. Es nezinu. Edgars turpat visu laiku vien bija. Mēs atkāpāmies. Zeme ar uguni jaucās kopā. Troksnis tāds, ka... Tu viņu redzēji mirušu? Nē. Es redzēju, ka tajā vietā, tur, kur viņš bija, sprāga mīna. Visur sprāga. Vārījās kā eles katlā. Un mēs atkāpāmies. Nevarēja iet skatīties, kamēr karo, un otrā rītā mēs jau bijām tālu. Tad mēs jau nemaz nezinām, kur Edgara kauliņi apglabāti. Tāda ir katram karavīram. Ar viņa numuru, lai varētu atpazīt. Varbūt, kad karš beigsies, varētu panākt vienošanos. Par gūstekņiem tādi jau ir. Varbūt būs arī par kritušajiem. Dzīvam jau miroņa numurs kaklā. Dzīvā numurs. Nē. Kamēr karš nebūs beidzies un visi nebūs pārnākuši mājās, es neticēšu pie karš. Nē. Nē. Pirts gatava. Nekādu paziņojumu mēs vēl neesam saņēmuši. Varbūt, ka nekas nav noticis. Man acu priekšā. Kamēr papīrs nokārto, paiet laiks. Mums dažiem piešķīra atvaļinājumu. Līdz mājām vēl neesmu paspējis aizbraukt, bet nevarēju pie jums neatbraukt. Ejam iekšā.
Nekad es neesmu sēdējis pie tās slimības gultas, tu pie manis arī nē. Es tā nepārdzīvošu. Man arī tā likās. Kad citām mātēm dēli no pirmā kara nāca mājās, vienīgi man neienē. Jūs taču pārnāca. Viens. Bet aizgāja 3. Tad man likās dzīve beigsies. Sivēni, kauts, govis, māvu un bija jāiet. Nevarēja ļaut. Lai viss gūstās uz Jākapa pleciem, viņam arī sirds sāpēja. Vīrietim varbūt drusku mazākā mātei. Pārdzīvosi. Jāiet. Brunim gultu saklāt, lai var atpūsties. Nē, prom. Es negribu, ka tu man pamet, lai arī kas dzīvē bijis. Kāpēc tu mani klausīji? Vajadzēja ar Albertu bērnu. Tagad mājās pusaudzes skraidīt, būt, kur sirds piesiet. Tu taču pati aizliedz. Mārkā tak nebūtu metusi. Negaidi. Nebūs. Vismaz varēja atrakstīt. Nevar. Samierinies. Vai tu pirmā vai pēdējā? Pasaule pilna asaru. Domā par bērnu. Man nav ko par viņu domāt. Ko sauklēšu, barošu, ko. Es taču pat nezinu, vai būs puika vai meitene. Domā par viņu mūžu. Es nemāku tik tālu. Nāc. Tā, gabaliņš speķītē. Par speķi nezinu. Kā sacīts, ātri bojājušās lietas nedrīkst. Vai dienīgi šāvēts speķis, saka, pasauli pusgadu klētī stāv. Tauki izspiedīsies. Zeķiem nekaitēs. Rokas nolaižas. Edgaram nepaguvām nevienu paciņu. Tagad svešam sūtam. Tu jau pati gribēji. Tūlīt kā avīzi izlasīja. Varbūt, ka Edgars nemaz tomēr... Vecmama netic, ka viņš kritis. Ja arī tu neticētu, būtu vieglāk. Viņa tikai tā saka. Viss nesaliksim. Gan jau, gan. Cik salikt, cik labi nav ko kodēm barību turēt. Jānī, tev būs jāiznaglo. Tā. Nedrīkst. Kāpēc? Pastāv noteikti pārbaudīs. Nu, Gan jau piespiedīs lapos. jāraksta. Kam tad sūtīsim? Kam?
Nu, kā tu domā, ko? Varbūt Jānim Kalniņam? Mums latviešiem tāda pēc sava gala. Gan jau arī kāds frontē atradīsies. Raksti, kā gribi. Klausies, man liekas, ka nav labi, ka mēs Mirgai neko nesakām par Edgaru. Nu, viņa tik nabaga meitenes gaida uztraucas. Kāpēc viņai būtu jāpaziņo? Cilvēki vienmēr dusmojas uz tiem, kuri piegādā sliktas ziņas. Mirga nedusmojas. Kā tad viņa zina? Es viņai pateicu. Viņai tas bija jāzina. Nabaga meitene. Un ko tad šī? Vecumā, es tikko apčurājos. Tu briesmīgi man tecēji un tecēji. Bērns, tas ir augļu ūdens, kas nogājis. Kas? Vai tad tik liecies gūt atpūties pirms lielā darba. Benī, atnes to veco dzemdību krāsni. Kā vecumā man tagad tūlīt? Nu, kā tad tu domāji? Tagad vairs gaidīt nevar. Nē. Tagad bērniņš kā zivs bez ūdens. Nē, vecumā man bail. Izprieci nav, bet visas esam tikušas galā. Gan jau to arī tiks. Vecumam! Vecumam! Nē! Man es nomiršu, es zinu! Nē! Ātrāk izmet no galvas un Un ja nu viņš piedzimst nedzīvs? vēl neizdomās. Man taču pati teica, ka viss, ko tu mīli, mirst. Vecumam, lūdzu, palīdzi. Tātad mammai, ko tas, kur kapiņu rādīja? Viņa to bērnu negribēja. Jā, un kas tad man par prieku gribēt, Edgars ir kritis, ko? Vecumam, man bail, man šausmīgi bail. Vecumam, es nomiršu, mēs abi divi nomirsim, ko? Vai te ir kāds mājās? Ir. Ah, Pats pagasts vecākais apciemojas. nu sveiki jūs Ilgi mājās. gan neesam tikušies. Sveiki. Nu, nārbuļi jau uz pagastu nāk tikai testamentus taisīt. Sveiki, Katrīna. Tavs tēvs Ieva gan iegriežas biežāk. Viņam tuvāk, un jūs jau esat veci draugi.
Veci gan. Tur jau tā nelaime. Nu, tad iesim istabā. Nē, paldies, es tikai uz brīdi. Es tepat atnesu jums viņu pa jaunajām nodevām. Vēl jau nāks oficiālais apkārtraksts, bet labāk, ja laiku zina. Kas tad atkal? Kaķēņi jāreģistrē vai jābola norma jānodod? Līdz tiem jau var pienāks kārta, ja karš tuvākajā laikā nebeigsies. Nu, kur tas šis beigsies? Paskat, līdz Berlīnē vēl 1000 kilometru. Nu, bet tu pasaki, kas ar mums notiks, ka tas Krievs uzvarēs ko? Ar sabiedroto palīdzību to nevajag aizmirst. Nu, un tad? Otrā fronte Eiropā. Kas te jūs radio nemaz neklausaties? Kad ar vācieti būs cauri, tad angļi un amerikāņi pagriezīs ieročus pret Krieviem. Un mūsu un pārējās okupētās valstis atbrīvos, skaidrs? Tādas tās lietas. Kas ar tām nodevām? Nu, ja nopietni, tad atkal sāciet domāt, kā šmaukties. Virs noteiktās piena normas būs jānodod valstī viss pārpalikums, kurš akurāt nav vajadzīgs iztikai. Nu, kurš tad var noteikt, cik vajadzīgs? Mēs sviest liekam galdā katrā ēdienreizē, cits varbūt putrais dara ar vāpienu. Jā, nu to jau nevar noteikt, nav jau kā ar cūgaļu. Tāpēc es saku, vajag kaut kā izlīferēties. Bet ar sviestu un krējumu labāk uz tirgu nebraukt. Vācu sevišķā tiesa jau ir kāda jau ielikus cietumā. No mūsu pagasta? Nē, no mūsu nē. Kā ar puiku? Vesels? Ar kuru? Par Edgaru tu jau zini? Nē, es domāju to, kas Mirgai piedzima. Kas? Kā? Jūs nezināt? Tā. Kā tad tā? Visi zin, mēs nekā. Mēs nezinām nekā ne par viņas bērni, kas ir bērnu tēvs. Ieva bīsties grēkā. Es laikam braukšu. Pagaidi. Pagaidi, nāc izstāstīt. Nu, labi. Nu, bija pieregistrēta. Juris vārdā. Tēvs esot karā kritis. Nu, tagad jau neprecētām goda lieta Führeram dzemdēt jauns karavīrs. Vācietis jau rāda piemēru. Tā kā. Bet es domāju, nu, bet tā jau nav mana lieta. Jurītis. Nu, Enija tā sot vēlējusies. Enija. Nu, jā. Tātad piedāvāsi. Ir gribējusi nosaukt par Edgaru, bet mātu stājusi, ka Juris. Edgars jau būtu pareizāk. Bet Jurītis labāk. Nu, jā, labi. Es braukšu. Jurītis. Jurītis. Tā. Edgara tēliņš. Vai kā gribas redzēt. Ja nebūtu raganu būdā piedzimis, tad es varētu. Nu, pati sveipīja viņas elpārā no mājas. Kur te lai dzimst uz ceļa malā vai? Mirgs noburtā roka tirpst. No rītiem pamirusi. Pēdekliņ piedod, vecums nāk. Nekad jau nekāda stiprā tu neesi bijusi. Un otrs salās tāpēc, ka Enija satracināja zirgu. Ei, tu nevajadzēja kā grenadierim skriet pa mežu. Un vārdiņa arī ielikusi, kā nevajag dēlam. Tavu bērnu tēvam. Jābrauc raudzībās. Es nekur nebraukšu. Nu jā, man dēlu tu nemīlēji. Nu, bet savu dēlu Edgars tu taču mīlēji. Varbūt nemaz nav Edgara. Varbūt burvestības bērns. Kad ar burvestību var tikt vaļā no bērna, to es pieņemu. Bet, ka tādā būt var, nav dzirdēts.
pasniegs brauc. Garām. Nu, vēl jau nekādu paziņojumu saņēmuši neesam. Uzpīpēsim. Puikas, iesim raudzībās. Kurš nāks ar mani? Ej tu. Jānī. Varēja jau tu nākt. Uvīt, nāc ģērbties. Uvi, lēnāk, lēnāk. Es tev netieku līdzi. Re, piesēdīsim. Ui. Elpas nav. Oi. Ai, ko smuki. Nu ko? Uzpīposim. Nu, velc ārā, velc. Sirds drab. Nu, ko brīnies? Vecā baronieta ar pīpēja. Kādu baronieti? Nu, neuztraucies. Draņķīgs. Ei, nu nevajag. Bābiņa. Dod nu, mamma, man laiks barot. Tūlīt es pabeigšu stāstīt. Ne? Nu, ko lai es daru? Viņi taču to zīdīt nevar. Nu, katrai sievietei mūžā kāds bērns ir jāizauklē. Ja māca mīlestību nevadot savam, jā, neskaties manī tādām acīm. Es jau tu viņas meitu, bet zīdīs un auklēs viņu tev netika. Es izčubināju ar Kristīti kazas pienu, cukuru, ūdeni, rupmaizi. Viņa taču klīd apkārt kā dievu nepieņemta. Labi, ka tu mīlestības dēļ nezaudē prātu. Tad mammai spītības apprecēja man tēvu. Varbūt spītības, varbūt meklē glābiņu. Tavs tēvs gan māti dikt mīlēja, bet viņa bija kā neprātīga, dēļ tā, kurš pameta.
Arī es aiz spītības. Lai atrieptos īstiem, kurš par mani neliekas nezins. Kurš tad nu vēl? Es tāpat vienu. Pirms braukšanas uz fronti Edgars solīja nopirkt tādu platu gultu, kad apprecēsimies. Jā, bet tomēr tagad laikam man visu atlikušo mūžu vajadzēs nogulēt savā šaurajā. Tev dzīve vēl priekšā. Bērns nekad nav bijis par nastu. Mierini. Citi jau tā nedomā. Bērns dabūts meitās, tēvs nezināms. Kā nezināms? Es neskriešu apkārt pasaules stāstītām, ka Edgars ir bērna tēvs. Ļaudis jau teiks, ka mirušam visu, ko var pierakstīt. Tu taču pazīsti cilvēkus. Enī. Marija, nu es negribu vairs, ka starp mums stāvētu kaut kas, un es vēlos, lai tu arī uz mani vairs netur šķību prātu. Vai Ieva arī tā domā? Kāpēc viņa neatnāca savu mazdēlu apraudzīt? Nepārmet. Mēs sodu par saviem grēkiem esam saņēmušas. Es esmu lūgusi Dievu, lai man tiek piedots, un piedod arī tu, Enija. Un tu, Marija. Nu, varbūt, ka mums tāpat ir jālūdz piedošana. Nevajadzēja ļaunu vēlēt, kaut arī tas pelnīts. Nu, kas vairs izšķirs? Kur grēks, kur atmaksa? Nu, kur bērni? Iesim iekšā. Uj. Iesim, tad redzēs. Enija. Vai... Kāpēc tu agrāk man nedevi ziņu? Ko? Būtu man kāds pačukstējis. Padomā labi. Ja tu viņu paņems klēpī, viņam būs jāatgriež tur, kur ieņemts. Un reiz jākļūst par nārguļu saimnieku. Vai to tu gribi? Ej, nu, Jānis, tak saimnieks, bet bērniņš šeit gara. Dievs. Jurītis, kas Jurītis? Es tāds mierīgs bērniņš, ko manās rokās guļ. Vai nu svešs jau vēl nav redzējis? Kāds svešs? Es tā kā esmu tāda pat vecā māte kā Marija. Vecā māte. Amotās. Vecā māte. Esi mamma. Jā. Nu, iedzersim. Uz to, lai mūsu mazdēlam laimīgs mūžs. Mūsu paši vīns no upenēm. Lai Jurītim nav jākaro. Guļ. Aizmīt. Vai, Mirgiņ, ej paskat, kur tas olu palika?
Sveiks! Tas tev. Uvi, paldies! Kā man patīk Jasmīna, un mums nav. Kāpēc nenāciet pakaļ stādiem? Mūsējie dzen asins katru gadu kapājam nost un raujam ārā. Man nav pacietība gaidīt, kamēr no stumblā izaugs krūms. Man gribās pieiet un noplūkt tā, lai ir uzreiz. Jums nārbuļos vienmēr tik jauki ziedi Jasmīni. Kā tu iedomājies atnest? Nezinu. Iedomājos, ka tev varētu patikt. Kā iet? Skolā iet labi, jo programma saīsināta, eksāmeni atviegloti, skolotāji liek labas atzīmes, īpaši puišiem. Nu, lai būtu lielāks prieks par to, ka ģimnāziju beiguši un ar labu izglītību varētu doties uz fronti. Tu gribi? Bet kā tad es varu neiet, ja sauc? Citādi es būšu dezertieris un tu zini, ko dara ar dezertieri? Beidz, slēpies, pie mums pūnītē. Tu atceries kā toreiz? Toreiz es biju muļķis un tagad jau arī nav labāk. Sen jau vajadzēja atnākt, tikai Edgars, kad devās prom, uzdevu par tevi rūpēties un domāju atnāks, bet kad Edgars... Man nebija drosmas atnest tev tādu ziņu, un tu jau pat arī vari atnākt uz ārbuļiem pajautāt. Tāda. Ko ieteikt? Kā tu uzzināji, ka Edgars ir kritis? Nenāca vēstules. Tad es vēl turēju Ievu aizdomās. Beigās mamma pateica, ka negaidi nebūs. Un tu viņai noticēji. Tu tici visiem viņas pareģojumiem. Bet ja vienreiz ir piepildījies, kāpēc lai es neticētu? Un tad Jānis atbrauc pateica. Piedod. Man vajadzēja pildīt Edgara lūgumu. Tad tu esi šeit tikai Edgara dēļ? Nē. Vecmāmiņas. Viņa lika. Es labošos. Man kuru katru dienu var pienākt iesaukumu pavēst. Bet nē, nu slēp, bēdz, mūc, es nezinu, dari kaut ko, slēpies, lai vismaz tu neaizēji bojā. Es centīšos. Es jau gribēju apprecēt Mirgu, tikai nepaspēju. Es dzirdēju, Ievai stāstīju. Un viņa, saprotams, teica, ka tad viņai būs jānomirst, ja tā notiks. Ja mēs nomirtu katru reizi, kad iedomājamies, tad jau 10 reizi būtu miruši. Es nesapratu, ko tu domāji, ka Jurītis būs nārbuļu saimnieks. Vai tu tiešām domā, ka Jānis viņu ņems ar visu bērnu? Mana meita nav neņemama, neliekama. Viņa precēs, ko viņa grib. Un Jānis tas nebūs. Kurš tad? Paliek tikai Uve. Viņa tak nav pāris. Nē. Uve! Gandrīz nepazinu. Nekāp nost! Vitolda nav mājās un Liepa arī ir projām. Kopā ar vācu armīniekiem uz šucmaņiem tvarsta bandīts par vilcienu spridzināšanu. Dikti bezkaunīgi kļuvuši. Kur Vitolds? Mans vecais 2. dienu nav mājās. Kas būtu gadījies? Es tā uztraucos. Tad Vitolds saņēma to pavēst? Nu, kā citādāk? Nu, tāpēc arī... Tāpēc arī nav mājās. Aizbrauc uz Kurzemi pie radiem. Svešā mežā vieglāk slēpties nekā savējā. Jā, bet mums taču nav rada Kurzemē. Lai Ieva aizved puscūci, jeb cūku zināmiem cilvēkiem. Runā, ka dažs labs tā ticis vaļā. Vai tad Vitolda tēvs to nezināja? Kam vest? Nu, viņš taču ir pagastvecis. Viņam skatās uz pirkstiem. Mūsējie no vienas puses, šucmaņi no otras puses. Bet kam tad īsti jāved? Nu, varbūt tomēr izdodas izlīferēt. Atnāc, kad Liepa būs mājās. Es nezinu. Un jau pagastā, nu pilsētā. Nu, runā, ka liela ķēzija tur iedod nepareiziem cilvēkam. Ne, nu varbūt nevajag.
bet dažam ir izdevies. Kuram? Es pazīstu visus savus bijušos skolas biedrus. Nepratini. Papras Liepam, diez vai viņš zinās. Ciemiņi sabraukuši. Špions, kas špions. Bēgļi no Latgales atbraukuši. Nāks fronte, tuvāk dosies projām. Mēs ar te nepaliksim, brauksim uz Kurzem pie radiem. Turpat, kur Vitolds. Viņa nu tie krievi tomēr tiek līdz Kurzemē. Tad es nezinu. Bet vienalga, kur tikai ne pie bolševikiem. Sveiks, Ziediņtēv! Redz, viņam dēlu nošāva. Cik labi, ka tu man neesi maziņš. Kā tā, lai mēs zinām? Varbūt pavēlti roka, varbūt fronts līnijas pavisam kaut kur citur. Kaut ko jau tie ģenerāļi plāno. Bet Krievu ģenerāļi arī plāno, tikai nezinu, kāpēc. Viņi plānu nesaskan. Ļoti ātrāk tas ķēms nāk. Breitengraben! Die Karte ist nicht hin! Und noch eine Spade tiefer! Verstehen? Verstehen! Taisies, ka tiec. Vācu precizitāte. Vai tad te kāds mērīs, ko skatīsies? Varbūt vajag drusku dziļāk, lai snaiperiem pa prieku galvas ārā nerēgojas, bet viss pārējais pilnīgi vienalga. Alle raus! Alle raus! Scheiße, schneller! Schneller laufen! Runā, ka Krievi esam tikuši pār Latvijas robežai. Tieši tāpēc jau mums jāšķipelē tie ierakumi. Pavēst ceņiem? Jā, bet es neiešu. Es nogaidīšu. Kad būs jāsit gan pelēkie, gan sarkani. Un tad ko pie meža gājām? Rīt man jādodas uz iesaukšanas punktu. Kas zina, varbūt vairs nekad netiksimies. Nu, saki ar Dievu, ka gaidīsi. Nē, tā es neteikšu. Es jau Edgaram to pašu sacīju, un tu zini, kas notika. Es jau baidījos, ka tevi iesauks. Tagad daudzi aiziet. Domāju par mani? Es vienmēr esmu domājis par tevi. Jau skolas laikā. Bet tu vienmēr kaut kā aizslīdēji. Un tagad tev atkal ir jāaiziet.
Ja tu būtu gribējis, viss būtu bijis citādi. Ja es to būtu zinājis. Toreiz pēc kartupeļu rakšanas, kad man pavadīja, es domāju, ka tūlīt mēs. Un tad tu pateici, ka tev cita meitene. Es spītības. Tas nebija nopietni. Un es gribēju nomirt. Tu tikai klausies, kā es raudu. Es tev vienīdu, un es domāju, ka es tev atriepšos. Es tev to gribēju pateikt, pirms tu aizēji. Nesaprotu. Man likās, ka tu un Edgars pagājušo vasaru, kad viņš atnāca atvaļinājumā, jūs bijāt kopā dienā un tu uz mani nemaz nepaskatījies. Un jūs... Es taču neesmu nekāds mazais bērns, es visu sapratu. Tu domāji, ka nokavēji? Ne, tā gan es nedomāju. Es domāju, ka tu mīli Edgaru un ka man tur vairs nav ko maisīties. Es gribēju atriepties, un pēc tam es taču pat nesapratu, kas ar mani notiek. Tagad tu sevi saproti. Es tev kaut ko došu līdzi. Es tev pasargās. Man mamma to uzkārt tavam tēvam. Pirmajā karā viņš atgriezās un tu arī atgriezīsies. Tu atgriezīsies. Es atgriezīšos.
pavasari. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēsota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Vēsota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Vēsota mūžas laukā, saslaucīt.